Jelgavā sācies 14. starptautiskais ledus skulptūru festivāls. No 6. februāra 26 mākslinieki no 8 valstīm Jelgavā uzvaras parkā veido individuālās jeb mazās ledus skulptūras no viena ledus bloka. Savukārt vēlāk apvienosies pa 2 komandā un veidos lielās komandu skulptūras no 12 ledus blokiem. Šī gada ledus skulptūra tēma – mistērijas. Šāds temats izvēlēts, jo pēdējā laikā daudz tiek diskutēts par 2012. gada nogalē gaidāmajām maiju kalendāra beigām un pārmaiņām pasaulē, tāpēc mākslinieki tika aicināti darbos atspoguļot savu redzējumu. Ledus kā tēlniecības materiāls ir neparasts, varētu pat teikt, mistisks, jo, pateicoties tā īpašībām, ledus mākslas darbos ir iespējams panākt vizuālas ilūzijas. Dalībai ledus skulptūru festivālā žūrijas komisija atlasīja 26 māksliniekus no 8 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, Bulgārijas, Lielbritānijas, Polijas un Norvēģijas. Festivālam kopumā tiks izmantotas 45 tonnas ledus. Paralēli festivāla konkursu darbiem uzvaras parkā top arī ledus slitkalniņš, ledus bārs un ledus foto objekts un daudz dažādi citādi pārsteigumi. Aicinām ikvienu apmeklēt Jelgavu un ledus skulptūru festivālu no 10. līdz 12. februārim. Par festivālu programmu uzziniet vairāk jelgava.lv. Uz saredzēšanos ledus skulptūru festivālā Jelgavā.